Labdien! Sveika! Vai tu varētu man palīdzēt? Protams, kas noticis? Man jābrauc uz Meža parku, bet es nezinu, ar kuru tramvaju. Pirmo reizi Rīgā. Jā, tikai otro dienu. Tev jābrauc ar 7. tramvaju līdz centram. Un tālāk? Lūk, pilsētas karti, paskatīsimies. Mēs šobrīd esam Ķengaragā, redzi? Tev tālāk būs jābrauc ar 11. tramvaju. Paldies! Lūk, rek jau arī 7. tramvajs. Vai tu brauksi? Nē, es gaidu 9. tramvaju. Žēl gan. Paldies tev. Es nezinu, ar kuru tramvaju man jābrauc. Es nezinu, ar kuru tramvaju man jābrauc. Tev jābrauc ar 7. tramvaju. Tev jābrauc ar 7. tramvaju. Tālāk būs jābrauc ar 11. tramvaju. Tālāk būs jābrauc ar 11. tramvaju. Es gaidu 9. tramvaju. Es gaidu 9. tramvaju. Uz ielas vai transportā. Autobusu pietura laukos. Apgarota māksliniece un nevīžīgs lauksaimnieks. Tik žēl taisnībai braukt prom, nu. Labdien! Meitene! Labdien, labdien! Sakiet, autobus jau uz Rīgu aizbraucis jau? Neredzēju. Vai, cik žēl. Es jau te tā domāju, vai nokavēšu, vai kā. Dzīvē jau neko daudz nevar nokavēt. Nu, vai, jā, protams. Runā, ka tas īstais, kas ir vajadzīgs dzīvē, ir deguna galā. Jā, Gaujai deguna galā ir zāle. Gauja, kā ir gauja? Es visu laiku domāju, glaznoju un domāju, kā sauc šo lopiņu Gauja. Nu, redz, un uz atvadām beidzot tad iepazināmies, jā. Jūs glaznojat? Jā. Jums vajadzētu kaimiņu Jānis cūkus uzgleznot, no tādu šņuku. Man liekas, ka es pie tām cūkām arī jau biju, jā, bet tur bija ļoti skaists ozols fonā. Un varbūt jūs varētu uzgleznot autobusu, jo mums tikai viens dienā ir. Vienreiz dienā autobusu. Kā tad te var kādu dzīvi sakustināt? Nevar. Tā, nu jā, nav jau kā mums Rīgā, mums jau turp šurp pēc 5 minūtēm viss brauc. Gan trolejbusi, gan autobusi, gan tramvaji mums arī ir. Es jau neesmu klači, bet es tev izstāstīšu. Man bija draudzene no Rīgas, vēstuļu draudzene. Viņi man uzrakstīja un parādīja, kāds tur ir transports. Un tā jau jūs visu par Rīgu zinat. Brauciet ciemos, ziniet, man Jūrmalā neliels dzīvoklīts. Tur jūs varat atbraukt, izmitināšu jebkurā. Tas taču ir ielūgums, ko? Nu jā, protams. Tad nāciet iedzert pienu, ja jūs man aicinat, es jūs cienāju. Tā laukos dara. Nu jā, man taču laiks tagad daudz. Mat, lej iekšā! Lūdzu jūsu biļetīti. Atvainojiet, es esmu pirmo reizi jūsu pilsētā un nepaspēju nopirkt talonu. Man teica, ka var nopirkt arī tramvajā, bet es īsti nezinu kā. Tūlīt. Jums ir skaidra nauda vai maksāsiet ar karti? Man ir lats. Vai pietiks? Jā, protams. Biļete maksā 70 centīmu. Redziet te, spiediet pogu pirkt biļeti, iemetiet latu un gaidiet biļeti un atlikumu 30 centīmu. Paldies! Lūdzu! Sagatavojiet braukšanas biļetes. Sagatavojiet braukšanas biļetes. Lūdzu jūsu biļetīti. Lūdzu jūsu biļetīti. Vai jums ir skaidra nauda? Vai jums ir skaidra nauda? Vai jūs norēķināsieties ar karti? Vai jūs
norēķināsieties ar karti. Uz ielas, transportā. Tramvajs, biļešu kontrole, diplomātisks politiķis un punktuāla konduktore. Labdien, cienījamie pasažieri, biļešu kontrole Valga. Paldies! Laimīgu ceļu. Jep. Biļetiņi? Man nav biļetes. Es šodien izmantoju savu bezmaksas braucienu. Pagājušajā gada 18. novembrī es to neizmantoju, un kā deputāts es to gribētu izmantot šodien. Deputāts? Ko jūs man te tagad flītējiet? Visi cilvēki pērk biļetes, pareizi cilvēki! Jūs redzat, kāpēc jūs iedomājaties, ka jūs esat īpašāks par citiem? Šis brauciens man pienākas, es kavēju sēdi. Jūs kavējat? Sakiet, lai tramvajs sāk virzību uz priekšu. Vajag iziet no mājas ātrāk, ja kaut ko kavēt paredzēts. Jūs nesaprotat, cik nopietns mums ir darbs. Vaidiet. Mums tomēr ir jāpieņem daudz svarīgi likumprojekti. Piemēram, par jūsu algām. To starp. Jūs esat tautas kalps, un arī mans to starp. Deputāts Lejiņš nemaksā par biļeti. Ko mēs darīsim ar viņu tūlīt nākamajās vēlēšanās? Vai arī? Nav jau tā, ka ne. Es nopirkšu to biļetīti. Viss kārtībā. Labdien! Labdien! Ko jūs vēlaties? Kā es varētu nokļūt līdz pilsētai? Jūs varat braukt vai nu ar autobusu vai taksometru. No kurienes attiet autobuss? Izejiet no lidostas, un tur būs norāde uz autobusu. Jums jābrauc ar 55. autobusu. Cik ilgi ir brauciens? Apmēram 35 minūtes. Un cik maksā biļete? 75 centīmi. Bet biļete jānopērk kioskā. Pie vadītāja būs dārgāk. Paldies par informāciju. No kurienes attiet autobuss? No kurienes attiet autobuss? Jums jābrauc ar 55. autobusu. Jums jābrauc ar 55. autobusu. Cik ilgi jābrauc? Cik ilgi jābrauc? Apmēram 35 minūtes. Apmēram 35 minūtes. Cik maksā biļete? Cik maksā biļete? 75 centīmi. 75 centīmi. Labdien! Labdien! Vai brauksim? Jā, man vajadzētu līdz... Pagaidiet, es paskatīšos adresi. Lāčplēša iela 35. Tas ir centrā. Lūdzu, sēdieties. Bet mana bagāža. Ak jā, piedodiet, es paņemšu. Adrese Lāčplēša iela 35. Adrese Lāčplēša iela 35. Tas ir centrā. Tas ir centrā. Bet mana bagāža. Es paņemšu. Es paņemšu.
Uz ielas vai transportā? Robeža dokumentu pārbaude. Inteliģenta teātra kritiķe, labsirdīga homeopāte un iejūtīgs robežsargs. Paskatieties, Māra, tik skaisti tie lauki arī ārzemēs. Nu, gluži kā mūsējie, vai ne? Pilni ar zālītēm, ar salasīm. Ir mana dzimtene, smilšainais krāsts. Interesanti, man kā vēsturniece. Jā, jums patīk, ja vēsture, ja? Jā, teātra. Labdien! Pasu kontroli, lūdzu, uzrādiet. Vai nu būs starp brīdis? Kaut kur te bija, man tā pasi neatceros, kurā kā. Man gan Smilģa albumā, nu, īpašā vietā. Cik smalki. Vai, cik skaista fotografija. Jā. Kā no modeles albuma izgriezt? Nu, manējo paskat, tur es tikko pēc friziera. Nu, var pamanīt ļoti labi. O, kā Džulija Lamberta. Paldies. Vai ir kādas aizliegtas vielas jums? Nu jā, ja vien izcila literatūra ir aizliegta šai Mums ir pēlešķu dražais un piparmēta. Nesakiet. Man vienkārši patīk tās sejas izteiksmes, kad es prasu to jautājumu. Negribu jūs aizkavēt. Laimīgi jums ceļojumu. Jā, paldies. Visu labu. Jā, uzredzēšanu. Tāds patīkams jums Jā, cilvēks. tiešām notika pieklājīgs, vai ne? Nu jā.